Sveicināti, mīļie draugi! Šodien mums būs ļoti interesanta tēma – sieviete kalpošanā. Visos laikos tā ir bijusi tēma, kura ir bijusi interesanta Sātana. Tāpēc, ka sievietes tieši tāpat kā vīrieši, var būt ļoti noderīgas debesu valstībā, aktīvas un var tikt Dieva lietotas daudz un dažādu mērķu īstenošanai un realizēšanai. Tādēļ, ka Kristū un kristietībā cilvēks netiek izskatīts vai iedalīts pēc sociālā statusa vai lomas, bet tātad Kristus tēls cilvēkā, tātad Dieva attēls un līdzība cilvēkā ir tas, uz ko mēs ejam un tiecamies neatkarīgi no piederības kādam dzimumam. Un tagad nevajag jaukt šīs lietas kopā ar sociālām lomām un pasaules iekārtu, kurā mēs dzīvojam, kur cilvēki mēģina šo pārnest un teikt, redzi, nav nekādu dzimumu, mēs visi esam vienādi. Nē, mēs visi neesam vienādi. Sieviete ir sieviete un vīrietis ir vīrietis un izkropļot seksuāli tieksme pret sava dzimuma pārstāvi ir kroplība un slimība. Un par to skaidru un gaišu runā svētie raksti. Taču problēma ir tajā, ka izkropļoti tieši tāpatās tiek arī daudz citi jēdzieni, tā piemēram arī pats sievišķības jēdziens. Pasaulē ir daudz un dažādas reliģijas un daudz un dažādas mācības, kur mēģina šo te sievietes lomu kaut kādā veidā aktualizēt un iebarot. Un tā, piemēram, mēs zinām, ka krišnaīdiem ir savs redzējums par to, ka sieviete tikai ir dzemdēšanas mašīna un putras vārīšanas instruments, ka tā tad viņa sēž mājās un tāpēc viņa ir laimīga un tāpēc vīrs ir laimīgs un visi ir laimīgi, Un, mīļie cilvēki, saprotiet man pareizi. Varbūt tā, ka kādai sievietei patiešām tā ir laime. Kādai laime būs viņas dzīve, kura ir sadalīta 50/50, ka viņa var ļoti dziļi nodoties savai ģimenei un arī būt aktīva sabiedrībā. Un kādai ģimenes dzīve vispār nav pieņemama vai tā nav vispār viņas dzīves aktualitāte, uzdevums un misija. Un ir arī tādi cilvēki, vai tāpēc viņa nav sieviete. Par sievieti viņu padara kaut kas cits. Tātad pirmkārt, tas, ka viņa ir piedzimusi par sievieti, un otrkārt, protams, tās ir kaut kādas kvalitātes, cilvēka kvalitātes, kuras atšķirās no vīrieša. Tāpēc arī sieviete ir nosaukta par to, kura ir palīdza vīrietim. Diemžēl vēl viena problēma šodien ir arī vīrišķības izkropļojums, vīrišķības jēdziena izkropļojums. Un vīrieši domā, ka viņi ir īsti vīrieši tad, kad viņi dominē. Un tieši ar to pašu mēs saskaramies arī draudzēs, arī kalpošanās šajos te visos jautājumos, jo, diemžēl, ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuru pašvērtējums ir kritiski zems, un viņi to mēģina dažādos veidos kompensēt, tajā skaitā, ņemot šo dominēšanu pār sievietēm, šo varas kāri, šo izkropļoto redzējumu par to, kas ir vīrietis un sieviete un kā tam būs būt. Un, diemžēl, tātad visa tā sakarā arī sievietes, protams, viņām ir daudz grūtāk būt kalpošanā, piemēram, jo viņas nesaņem šo atbalstu no vīriešiem, kur tas būtu tikai normāli, kur normāls, pašpārliecināts vīrietis ir ieinteresēts sievietes izaugsmē, to Dievu dāvanu lietojumā, pielietojumā, lai debesu valstība tiktu paplašināta. Un tātad sievietes ļoti bieži saskarās ar to, ka, ja, piemēram, Dievs kaut ko dara caur sievieti, tad tas tiek noklusināts, tas tiek pieklusināts, tas domu grauds tiek paņemts, tā atklāsme tiek lietota, bet nekur netiks pieminēts, ka tas ir nācis caur sievieti, vai kaut kādā veidā
tiks palīdzēts šai sievietei, ja, tātad šo kalpošanu attīstīt un tajā virzīties. Es pat personīgi esmu to piedzīvojis, mīļie draugi, ja, kad es biju tikko nākus pie Dievu pēc apmēram gada. Dievs man deva šo spēcīgo atklāsmi par to, kas patiesībā ir evaņģēlijs, kur es nebiju dzirdējusi nekur. Tātad es to saņēmu no paša Dieva. Un tad, kad es ar šo atklāsmi nācu pie mācītāja, tā bija tieši šāda attieksme, par kuras runāju, kuras saņēmu. Ja? Jā, protams, liels pārsteigums un wow par atklāsmes dziļumu, bet tālāk sekojoši teksti neiedomājies, ka tu esi tik gudra. Ja? Tā ir Dieva atziņa. Un šo atklāsmi es, protams, esmu ņēmusi vērā un turpinu pie tās turēties. Un viennozīmīgi tā tas arī ir. Ja? Ka Dievs ir tas, kurš dod mums gudrību, un viņš arī ir tas, kurš dod mums atklāsmi. Bet tajā reizē par šo atklāsmi, protams, mācītājs lietoja, ja? Sāka lietot savos sprediķos un savā izpratnē, bet nekad un nereiz tas netika pieminēts, ja? Kad, mīļie draugi, wow, tas ir vienkārši super, ja Dievs ir devis māsai tādu atklāsmi, un varbūt mēs varam palūgt viņu padalīties, ja? Jo viens ir tas, ka es tur kaut ko esmu dzirdējis un to atstāstu, un pavisam kaut kas cits, ka to stāsta cilvēks, kurš personīgi to ir saņēmis. Un tas arī bija iemesls, kāpēc es sāku šo Facebook kalpošanu, jo es sapratu, ka pat tad, ja es no visas sirds gribu kādam šo atklāsmi tā kā izstāstīt, es viņu nevaru nodot vārdos. Ja? Tas ir stāstāms un stāstāms no reizes un uz reizi, caur dažādiem aspektiem, caur dažādām raksturvietām, no dažādiem skatu punktiem, bet tas ir tas pats evaņģēlijs, kurš kļūst vienkārši paradoksāli dziļš un bagāts un neaprakstāms vārdiem, bet kurš patiesībā ir ļoti, ļoti vienkārši. Un tātad ir ļoti daudz sievietes, kuras ir saskārušās ar šādām situācijām, un tam pamatā liek rakstus, ja, dažādas rakstvietas, kas tiek izrautas no konteksta, bez vēsturiskā konteksta, ja, tātad bez kaut kādiem šiem parametriem, kuri visi ir jāņem vērā. Ja, tātad mēs nevaram vienkārši kaut ko izraut un pateikt, ka tas tagad tā ir. Kā piemēru paņemsim, es paņemu no vecās derības un skatos, Abrahamam bija 2 dēli, viens no Sāras, viens no Hagars. Tātad viņam bija 2 sievas. Varbūt tas ir normāli, ka šodien vīrietim ir 2 sievas. Vai mēs tomēr ņemsim vērā vēsturisko kontekstu un šo te kultūru, kas bija aktuāli, ja? Un arī, protams, jauno derību. Ja? Un tieši tāpat tas attiecās arī uz sievietēm, mīļie draugi. Ja? Ja mēs šodien gribam aizliegt sievietēm sludināt un mācīt, tad varbūt mums nevis var būt, bet mums, ja mēs gribam būt taisnīgi tiesas spriedēji, tad mums būtu jāuzsāk šī revolūcija arī skolās, kur sievietes pasniedz bērniem vai jebkurā citā mācību iestādē, kur skolotāji ir sieviete, un jāsāk savu bērni mācīt pašiem, ja jau mēs gribam iet uz pilnu banku. Jūs saprotat, mīļie, mēs nevaram izslēgt tātad šīs te nianses, ja? Un vēl vairāk, ja mēs gribam tagad būt burta kalpi un visu skatīties pēc rakstiem, nu tad arī skatīsimies visu pēc rakstiem. Ja? Tomēr, ja, neskatoties to, ka arī pat ar burtu var pierādīt šo teorijas aplamību, es tomēr gribētu aicināt uz to, ka mēs kalpojam Dieva garā, jo burts nokauj, un tas ir tas, ko dara Sātans. Viņš nāk zakt, nogalināt un iznīcināt. Ko viņš nāk zakt? Tātad pirmkārt šī gadījumā, ja mēs runājam par sievieti un viņas kalpošanu vai par sievieti kalpošanā, tātad viņš nāk zakt šo viņas aicinājumu un tajā arī apzakt citus, ja, caur to, kuru dzīvēm konkrēti caur šo sievieti, caur šo cilvēku vai caur sievietēm kopumā, ja jau mēs par to runājam un uz to ejam, ja, tātad Dievs vairs nevarēs pieskarties.
Interesants ir fakts, ka daudzi no šiem cīnītājiem, ja viņiem būtu jāieskatās godīgi savā sirdī un jāatzīst, tad viņiem būtu jāatzīst, ja, ka viņi ir daudzas atziņas un atklāsmes, pateicoties kurām viņi šodien ir radikāli ieraudzījuši savādāk kaut kādas lietas kristietībā un savā dzīvē un tā tālāk, viņi ir saņēmuši tieši no sievietes vai caur sievieti. Tieši to pašu mēs redzam rakstos. Ja sievietes bija tās, kurš pirmās aiznes evaņģēliju, ieraugot Kristus kapu tukšu, tas par to ir jau pravietots psalmos, ja, ka būs liels vairums prieka vēsts sludinātājas, ja, kuras izies pa visu pasauli. Un tieši tāpatās mēs arī redzam, piemēram, vēstulēs romiešiem, ja, kaut vai 16. nodaļā šo te sieviešu kalpošanu, ja, kur tiek pieminēta Foibe, ja, mūsu māsa, kas ir Kenihrejas draudzes kalpotāja, ja, vai tā pati Jūnija, ja, kas ir bijusi aktīva un nodevusies Kristu jau pirms manis, ja, to saka apostols Pāvils. Ja. Tātad šodien mēs to visu gribam kaut kā sagrozīt un kaut kā pasakot, ka sievai nebūs mācīt vīru. Un jā, sievai nebūs mācīt vīru, tādēļ, ka ģimenē ir sava hierarhija. Ja tu gribi, lai tavs vīrs tev ciena, tad tev nevajadzētu viņu mācīt. Ja? Bet, ja es esmu kā kalpotāja draudzē, tad man būtībā nav jāizpatīk kādam konkrēti vīrietim vai konkrēti sievietei. Man ir jāizpatīk Dievam un jālieto tās Dieva un gara dāvanas, kuras viņš pēc sava ieskata ir iedalījis savai draudzē. Vēl milzīgs absurds man liekas šie cilvēki, kur iestājās pret sievietēm kalpotājām, sakot, ka sievietes, kuras kalpo, to nedara Dieva garā. Jūs varat iedomāties šo bezatbildības līmeni, uzdrīkstoties kaut ko tādu pasludināt, ignorējot Kristus liecību, kas ir parādīta daudzu sieviešu kalpošanās visā pasaulē. Piemēram, ja mēs runājam kaut vai par to pašu Ketrinu Kulmanu, kurš starp citu arī ir vienmēr akcentējusi to, ja, ka Dievs pats viņai teica, tad, ka viņa protestēja, jo visas sievietes taču ir nozūmētas un iebaidītas ar šīm rakstvietām, ka sievai nebūs vīru mācīt, ja, ka viņa protestēja Dievam, un Dievs teica, bet es uzrunāju vairākus vīriešus, un tu esi piektā, ja? Jo viņi neatsaucās, viņu sirdis nebija gatavs, es nevarēju viņu sirdīm uzticēt evaņģēliju. Ja? Tātad, ja vīrieši, man jāsaka tā, ja vīrieši grib dominēt, un ja viņi tiešām grib parādīt, ka viņi ir tie riktīgie kalpotāji, tad viņiem to arī vajadzētu parādīt. Nevis cīnīties pret sievietēm un apspiest viņas parādot patiesībā savu nevīrišķību, tādā vīrišķības izpratnē, ja mēs to skatāmies Bībeles kontekstā. Un tieši tāpatās, tātad mēs jau, kā jau mēs iesākām runāt, ja, par šo sievišķības jēdzienu, ka tātad pasauli tev piedāvā sēdēt aizgaldā, dzemdēt bērnus un vārīt putru, un tas nav slikti, ja tas ir tavs aicinājums, un tajā tu atrod savu piepildījumu. Tev Dievs ir devis kaut kādu īpašu tādu nepieciešamību tajā būt, un tu varbūt audzini topošos kalpotājus vai prezidentus un tā tālāk, un tev ir īpaši nepieciešama nodošanās tam visam. Ja tad katram ir savs aicinājums, bet, mīļie draugi, patiesībā viss šī tēma būtu jāsāk ar šo, kā jau es iesāku pašā sākumā, sievišķības jēdziena konceptu. Ja, tādēļ, ka Bībelē mēs neredzam šādu sievieti, kura būtu, kā saka, bez mugurkaula, ja, un bez savām domām un tā tālāk. Vēl vairāk mēs redzam raksturvietas, kurās sievietes, kuras ir pat gājuši pret saviem vīriem, ir Dieva pagodinātas. Ja? Jā, tātad sievišķība Bībelē tiek izskatīta kā vienkārši šo dieva rakstura īpašību, tai skaitā, ja, atspoguļojums, ja, kaut kādās situācijās, un tur nav vīrietis vai sieviete, ja, tas ir kalpotājs, tas ir Dieva cilvēks, kurš ir drosmīgs, kurš ir uzņēmīgs, kurš ir aktīvs, kurš ir
taisnīgs, ja? Kurš ir čakls, strādīgs, kurš ir nodevies, spējīgs upurēties un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Un neatkarīgi no tā, katrs paliek arī savā sociālā lomā, ja? Jo tikai sieviete var piedzemdēt bērnu, tikai vīrietis var dot šī bērna sēklu, un attiecīgi arī, protams, ir šīs raksturu iezīmes, kā jau es teicu, un kaut kādas īpašības, ja, kas ir raksturīgas vairāk tikai vīriešiem, un savukārt kaut kādas lietas, kas ir sievietēm raksturīgākas, ja, tajā pašā bērna audzināšanā vai tajā, kā viņas psihe ir iekārtot, ka viņa spēja darīt šīs vairākās lietas vienlaicīgi, ja, un tā tālāk. Un, jā, un tātad es vēl gribu nolasīt arī par pravietošanu. Ja? Mums arī bieži saka, ja, ka sieviete tātad vispār viņa drīkst tikai audzināt bērnus un tā tālāk. Ja? Bet mums arī svētajos rakstos ir skaidri teikts, ja, ka tātad sievietes arī māca un pravieto. Ja? Un ik viena sieva, kas ar neapsaktu galvu lūdz vai pravieto, apkauno savu galvu, jo tā ir tāpat kā apcirt. Tātad šeit mēs tagad nerunājam par to, kas bija šis galvas apsakts, kāpēc viņai bija jāapsad šī galva, un tā tālāk mēs šeit runājam par šo faktu, ka tātad sievietes lūdz un pravieto. Un tas ir, mīļie, jau tajos laikos, ja, kad principā un pārsvarā bija skolotāji tikai vīrieši, un sieviete vispār bieži vien bija bez balss tiesībām un netika vispār pieskaitīta kā cilvēks. Ja? Tātad mēs nevaram ignorēt šos vēsturiskos un kultūras kontekstus, runājot par šīm raksturvietām. Ja? Tā. Vēl bija tātad viena raksturvieta, kur konkrēti tika runāts par to, tūlītās sekundīti, kur konkrēti tika runāts par to, ka sieviete māca. Ja? Ka sieviete māca. Jā, tāpēc, mīļie draugi, mums šīs visas lietas ir jāizskata kontekstā. Mēs nevaram vienkārši kaut ko runāt un vienkārši ar tādu fanātisku pieeju, ja, kaut ko graut kopā un pret kaut ko uzstāties, ja, izmantojot Kristus vārdu, nenesot principā nekādu atbildību, ja, vienkārši kaut ko izplatot. Tā, vienu sekundīti. Tā. Un tā tad nolasīšu 3 rakstvietas. Bet Efezā ieradās kāds jūds vārdā Apols, dzimis Aleksandrijas daļrunīgs vīrs, aleksandrietis, kas bija labs rakstu pazinējs. Tātad viņš bija dzimis jūds, vīrietis un labs rakstu pazinējs. Viņš bija mācīts kunga ceļā un dedzīgi sludināja, saprotami mācīdams par Jēzu, lai gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāka atklāt sludināt sinagogā, kad Priskila un Akils viņu dzirdēja, tie paņēma viņu pie sevis un vēl skaidrāk izklāstīja viņam Dieva ceļu. Tātad, mīļie draugi, šeit ir konkrēti norādīts, ja, Apustuļu darbos 18. nodaļā, ja, ka sieviete, ja, Priskila
tātad mācīja vīrieti, kurš jau sludina par Jēzu, izskaidro viņam vēl skaidrāk Dieva ceļu. Ja? Un tātad šo Kristus mācību. Tātad, mīļie draugi, pirms mēs kaut ko runājam, pirms mēs gribam kādu apslāpēt, padomājam pirmkārt, kādā garā mēs to daram. Jo Dieva vārdā ir skaidri un gaiši pateikts, kurš gars ko atnes. Un tātad vēlreiz es saku, velns ir nācis, lai zaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Un, ja mēs runājam šī video kontekstā, tad viņš nāk, lai nozagtu sievietei viņas aicinājumu, viņas pārliecību, lai viņu izšaubītu caur to. Un attiecīgi, ja cilvēks pazaudē savu aicinājumu uguni savā dzīvē, viņš var arī tikt pilnīgi iznīcināts. Jūs saprotat, cik tas ir nopietni? Un ko bezatbildīgi puisīši vai kaut kādi cilvēki, kuri vispār neiedzinās, viņus pat neinteresē, kādas sekas ir tam, ko viņi sludina. Viņiem galvenais ir šis paceltais karoks, Jēzus vārdā ar svešu uguni aizdedzināts kaut kas, kas, es neizteikšos tālāk, kur ielikts un kā darbojās. Aleluja! Mīļie draugi, mīļās sievietes, esat pārliecināts par to, ka jūs esat ļoti vērtīgas, ļoti dārgas Dievam. Jā, katram no mums ir sava vieta sabiedrībā, katram no mums ir savs aicinājums, sava loma, ja, savas stiprās puses, savas vājās puses, un Dievs grib, lai mēs visi sadarbotos, nevis viens otru pazemotu, nevis kāds pār kādu dominētu, un es ceru, ka nav aiz kalniem tas laiks, kad reāli vīrieši neuztver sievieti kalpošanā kā konkurentu, bet būs tik pašpietiekami un piepildīti ar Dievu garu, proti Dievu mīlestību, lai spētu pasniegt roku sievietei, lai spētu viņai palīdzēt viņas kalpošanas darbā. Tieši tāpat, kā viņa to dara caur savu kalpošanu, palīdzot, atbalstot, iedvesmojot, daloties ar vīrieti. Lai mums visiem izdodas, mīļie draugi. Amen.